Pirms gada, kad katrs sāk trīcēt par savu darba vietu, Ieļena pati pieteicās, lai civilās aizsardzības preču noliktavu, kurā pavadīta 20 darba gadi, viņu, nevis otru grāmatvedi, atlaiž no darba. Viņa jau sen dzīvē vēlējusies sākt kaut ko savu un saistītu ar dvēseles un ķermeņa skaistumu. Bezdarbnieks status deva viņai iespēju 4 mēnešos kļūt par friziermeistaru, un nu jau pāris nedēļas te Cēsvainas vecās poliklīnikas telpās ir salons Elena. Es mēģināju tā izdarīt, lai te nerunā par kaut kādiem problēmiem cilvēkiem. Ja их стараюсь, наоборот, pārskaņot uz citu волну, как волна латвийски? Vilni. Uz citu vilni, jā, parunāt ar kaut ko patīkamu. Чтобы человек сюда пришел un aizmirsta par saviem problēmiem. Katrs no pagaidām retajiem klientiem, kas te ienāk, pirmkārt sajūt nomierinošu ēterisko eļļu smaržu. Un pie matu cirpšanas tiek tikai pēc obligātas tējas pauzes. Tikai ienāk te ir tāda, es neteiktu asa, bet ķīniska smarža. Ne ķīniska, tas Šveices ēteriskas eļļas. Smarža tagad ar baziliku, ar apelsīnu, tas... Nē, tas smarža, kura noņem bailes sajūtu, aromat komunikābilnosti. Katram klientam Ieļena par to pašu cenu ar 50% atlaidi dāvina vēl arī relaksējošu kakla un ausu masāžu ar ēteriskām eļļām. Visi šīs eļļu un masāžu zināšanas Ieļena ieguva pašmācību ceļā un izpēc braucienos uz Šveici un Čehiju. Ausiņi jāsastildina. Vajag, lai viņi būs 20 reizes uz augšu. Между больно и приятно. Labi, ka tas būs ar kaut kādiem ēteriskām eļļām, не аптечным. 20 reizes вниз, 20 reizes в стороны. Jūtat, cik karstas ausiņas palika. Uz visiem jūsu iekšējiem organiem iet signāls darboties stingrāk, aktīvāk un tā. Вот это вот тут все окончания всех ваших внутренних органов. Это вместо гимнастики no rīta pamasēt vai vakarā. Ieļena katrā ziņā savu biznesu neplāno uz vecā principa, jo vairāk klientu, jo labāk. Jo uz 3000 cilvēku Cēsvainē viņas salons jau ir 5. frizētava. Tādēļ loģiskāk, protams, būtu bijis atvērt salonu vismaz Madonā vai strādāt kādā jau esošā. Bet Ieļenai gribējās savu un savā Cēsvainē. Tas nav biznes, es uzskatu to kā darbu. Es izveidoju sev darba vietu. Labi, tagad grūtie laiki, bet man par to laiku, kam ir grūti, es par nelielu naudu piesaistīšu pie sevi tādus cilvēkus, kuriem man patīk un kuriem es patiku. Un kad būs labāk, man jau būs darbs un viss man ies uz augšu. Tagad es padrusciņ. Laikā, kad valsts piedāvā jaunajiem uzņēmējiem pat 4000 latu lielus pabalstus jaunu biznesa sākšanai, Ieļena tomēr pati taisīja remontu, pati pirka mēbeles un iekārtas, lai nevis cerētu un gaidītu pusgadu, lai tiktu varbūt pie Eiropas naudas, bet ieguldītu savu mazumiņu, lai sasniegtu savu sapni jau tagad. Es nevarēju un negribēju neko gaidīt. Один человек мне сказал однажды, где-то 6 лет или 7 назад, что даже вирс nav tev parāda. Никто тебе ничего не должен, īstenībā. Под сидячую попу доллар не залезет. Так что kusties pati un dari kaut ko pati un nevajag gaidīt, kā tev valsts dot vai vīrs tev dot vai vēl kāds tev dot. Dari to, ko tu vari izdarīt. Kāpēc jums liekas, ka jums vajadzēja tieši skaistumkopšana, tieši frizētāju? Красота спасет мир. Kad cilvēks aiziet no šeienes un viņam būs kaut kāda, es tā domāju, ja viņš kaut drusiņ būs laimīgāk un viņam kaut ko samainīsies uz labāku pusē, frizētāva vienmēr mainās kaut ko uz labu pusē, pareizi. Tad, ja šodien viens cilvēks palika laimīgāk, tad būs viss pēc tam visu uz priekšu. Un es par to. Jānis savos 28 gados ir gan strādājis un mācījies lauksaimniecībā Vācijā,
Savu rankā iegūto meškopja diplomu licis lietā Skotijā un 4 gadus bijis pat Latvijas armijas elitārajā Latbat vienībā. Ekonomikas burbuļu plīšanu pats uz savas ādas viņš izjūt strādājot celtniecībā. Pēc vairāku mēnešu bezdarbības Nodarbinātības aģentūras piedāvājumu izmēģināt palīgstrādnieku darbu vietējā Gatarī Madonas rajonā uztvēris kā vienu no daudzajiem savas dzīves izaicinājumiem. Ir jāprot no koka izzāģēt tas sortiments, tas sejošākais, svērtīgākais, lai nav tā, ka tu koku sabojā. Jāskatās, lai mazāk brāķi būtu. Principā tas ir ļoti smags darbs. Staipīt visus tos kokus. Būtībā, jā, tas viegli tas nav, bet tas ir tajā pašā laikā varbūt arī, ja pareizi strādā, pat veselīgi. Jānim Nula beidzies 3 mēnešu izmēģinājuma periods, kurā minimālo algu viņam maksāja Eiropas sociālais fonds. Gan viņš, gan darba devējs ir apmierināti, tādēļ Jānis paliks strādāt uzņēmumā arī turpmāk. Man ir iespēja darba devējiem sevi parādīt tajos mēnešos, kuros es strādāju. It kā par zemu atalgojumu, bet arī pašā laikā man ir iespēja, es sevi parādu un darba devējs pēc šī projekta beigām, ja es esmu bijis labs strādnieks, mani atstāja un man ir darbs. Atšķirībā no daudziem citiem, kas te pēdējos gados nākuši izmēģināt, bet dažkārt jau pāris stundās metuši plinti krūmos, Jānis izrādījies lietiskoks. Uzņēmuma vadība sola jau tuvākajā laikā viņam uzticēt pat leņķzāģa operātora pienākumus. Gaina par to, ka ir nepieciešama vēl viena komanda lenzāģa operators un attiecīgi palīgstrādnieks, un par cik Jānis jau zina, kas, ko un kā, tad viņš tā kā varētu būt operators, viņam jāpiemeklē palīgstrādnieks. Vai tas ir saistīts ar viņa personību, vai tā jebkurš cilvēks, kas atnāk pēc pāris mēnešiem, jau redz reāli izaugsmi? Es domāju, vairāk tieši viņa personība, jo jūs jau paši redzējat, ka viņš tāds aktīvs, tāds runātīgs un tiešām nav bijuši nekādas problēmas, kaut kad neattaisnot kavējumi vai kaut kādas nesaprašanās ar kolēģiem. Es domāju, vairāk tieši paša cilvēka dēļ. Jānis savā 3 mēnešu pieredzē šeit sācis aizdomāties par to, cik daudzi apkārtnes bezdarbnieki krīzes aizsegā turpina ļaun izmantot nodarbinātības programmas, lai tikai kāstu sociālos dienestus. Pat laikā, kad gandrīz katrs 5. Madonas apkārtnē ir bez darba, šajā uzņēmumā no 150 darbiniekiem aptuveni 20 ir mūžam rotējošie dzērāju puikas un blazdēri, un viņu vietā labākus uzņēmumus, diemžēl, nespēja atrast. Savādāk es esmu šokēts par cilvēkiem. Daudz atnāk arī strādāt šajā uzņēmumā un pastrādā 2-3 dienas un pasaka, tas nav priekš manis un aiziet. Vairāk tas arī attiecas uz jauniem cilvēkiem patiesībā, jo es atnāk varbūt vecāks cilvēks, viņš īstenībā, viņš sāk strādāt, viņš arī paliek. Atnāk jaunāks, tāds pār 20 gadi džekam, vai ne? Viņš pastrādā 2-3 dienas un vienkārši pazūd un nedod par sevi nekādu ziņu, nekā. Un tas jau atkārtojās un brīžiem šķiet, ka vispār krīzes nav. Kad vienkārši, laikam, acīm redzot, ir cits vēl iespējas. Jānis, lai arī izmantojis vienu no valsts radītajiem krīzes mazināšanas pasākumiem, subsidēto darba vietu, pats krīzi galvā nejūtot. Viņš šo jauno darba vietu drīzāk uztver kā iesakņošanos dzimtajā pagastā, jo nesen apprecējies un pēc daudz gadu laimes meklēšanas citās valstīs vēlas saimniekot tēva mājās. Varbūt tas nav slikti aizbraukt uz kādu gadu vai ne, uz gadu varbūt ne, tas varbūt tomēr būtu par daudz. Bet uz kādu pusgadu varbūt ir katram vajadzētu jaunietim aizbraukt, lai tomēr redz to pasauli. Jo tad, kad tu aizbrauc strādāt, tu neesi turists. Patiesībā tu daudz vairāk uzzini par to valsti, nekā ja tu aizbrauksi kā turists. Tu iepazīsi vairāk cilvēku domāšanu, mikroklimatu. Tas ir daudz interesantāk. Es nenosodu, ja cilvēks aizbrauc uz pusgadu, bet vairāk ir žēl man to, kas aizbrauc un domā neatgriezties. Bet kādā ziņā žēl, tu taču saproti iemeslus, kāpēc viņi brauc. Tu pats nesen biji tādā situācijā, tev nebija darba. Viņi jau aizbrauc vienkārši pēc darba. Labi, es pateikšu, ka mazliet sautīgos nolūkos tas varbūt ir, viņi aizbrauc, paliek tur, viņiem veidojas ģimenes, dzimst bērni. Šiem bērniem vajadzētu Latvijā strādāt šeit, jo nākotnē es būšu vecs, man vajadzēs saņemt pensiju. Un mana pensija nāks no tiem bērniem, kas uz to brīdi strādās mūsu valstī, kas maksās nodokļus. Bet ja viņi piedzimst tur un paliek strādāt tur, viņi strādās tai valstī.